Vāciešu muzejā mūs ar Vili Daudziņu aicināja lasīt dzejoļus no vācieša pēdējā dzejoļu krājumā. Pēdējā tādā nozīmē, ka tas bija dzejoļu krājums, kas iznāca jau pēc viņa nāves, ar dzejoļiem, kurus viņš rakstīja savas dzīves pēdējā gada vai pēdējo 2 gadu laikā. Nolemtība. Un tad lūk, burtnīciņa. Tā ir Ojāra vāciešu pirkta burtnīciņa vēl. Viņš līmēja izgrieztus no kalendāra ciparus, kas viņam tur nozīmēja kaut ko, to es atkal nezinu. Un tad muzejs piešķīra mums tukšas vēl šīs burtnīciņas, un tad mēs sarakstīja ar savu roku iekšā vāciešu dzejoļus, ko mēs ar Vili runājām tajā vakarā no dzejoļu krājuma Nolemtība. Bet es reiz varu pateikt, vācietis nav mans dzejnieks. Es netvēru viņa dzeju līdz tam brīdim, kad es sapratu vai vairāk izdzirdēju, kā pats vācietis runā savus dzejoļus. Un tad uzreiz veras gandrīz katrs otrais dzejolis jau vaļā. Bet es vēlreiz pasaku, tas ir arī skolēniem aktieri, tie, kas runā publiski dzeju, viņi nav tādi ārkārtā, tā skaitā es, dziļi cilvēki, kuri atverot grāmatu pēc katra otrā dzejoļa izlasīšanas raud un sajūsminās. Tas ir grūts darbs lasīt dzeju, un tikai kāds dzejolīts pēkšņi iezaigojas priekš tevis kā kaut kas nozīmīgs, īpašs. Un tikai tad sākot runāt, lasīt vai mācīties šo dzejoli, tas veras aizvien vairāk. Savu zēnkorī biju, un mēs tajā multenē iedziedājām visu. Es biju starp tiem, kam vajadzēja būt tam solistam, kas skaita 1, 2, bet man parasti bija ļoti slikta uzvedība, un tad man pēdējā brīdī noņēma no trases, un Edgars Linda, man liekas, ierunāja to skaitīšanu sākumā. Un, jā, tā man bija droši vien pirmā satikšanās, un tāpēc, ka tas ir vācietis, es uzzināju, jo mums bija tas viņa jubilejas koncerts Dailē, kas bija tās, man liekas, dažas dienas, pirms viņš pēc tam arī aizgāja, man liekas. Tas bija viena no tām pēdējām. Un tas man, es tagad to vēl atceros, tā kā tas man arī tanī mirklī likās, kā, tikko bija jubileja, un tagad viņa vairs nav. Bet, tad pēc tam jau kaut kā droši vien aizmirsās, man bija, 11 man vēl nebija, man liekas. Tā kā tā multene iznāca. Un, jā, tā kā mēs dziedājām Dailē uz skatuves, un vācietis lasīja sevi. Un, jā, man patika toreiz, man patika tas, tie viņa bērnu dzejoļi. Un pēc tam, protams, kā lielākoties es jau saskaros ar dzejniekiem caur komponistu prizmu. Es uztaisīju izrādi par Ojāru vācieti. Man gribējās tādā JRT stilā, lai tas būtu tā kā visiem būtu smieklīgi un tad beigās arī kaut kas pielikt. Gribējās to smieklīgo, asprātīgo pusi, un es zinu, ka, protams, ka vācieši sarakstē un vispār viņš bija uz humoru tendēts, kā piemēram viņa dēls Žans Vācietis uz jautājumu, kas visvairāk no tēva viņam ir palicis, viņš tas humoru izjūt. Bet tomēr tas humors ir tāds vairāk, ne humors, bet drīzāk satīra, drīzāk tāda problēmu cilāšana, nevis vienkārši joki, un līdz ar to tas kaut kā neiederējās manā tajā koncepcijā, un kur es patiešām es Ojāram vācietim pietuvojos caur viņa, es to saucu par mandalām, bet tie ir tādi zīmējumi, var sakot, kurus viņš zīmēja savos brīvajos brīžos un meta miskastē, kurus pēc tam tad Ļuda savāca, un tagad viņi ir oriģināli redzami Vāciešu muzejā, un kad mana, kā es viņu saucu, uzvārdu māsa Ieva Ķīse, aicināja Imantu Ziedoni tā kā uz blakus telpu parādīt kaut ko, un Ziedonis teica, ko es par Oju nezinu. Ieraugot tavus Ojāru vāciešu zīmējumus, viņam izkrīt kafijas tas no rokām, cik viņš bija pārsteigts.
Un mana savā dzīvē es biju saistījies ar tādu psihoanalītiķu, kas tieši zīmējumus analizē. Un tad, var sakot, es tās mandalas aiznesu viņai parādīt, lai viņa tā kā pasaka, kas tas tāds, lai viņa pasaka, kas tas par cilvēku, kas to visu ir zīmējis. Es teicu, viņas tika izmestas miskastē. Bet viņas jau netika saplēstas vai saburzītas. Viņas tika akurāti ieliktas miskastē, lai kāds viņas savāktu. Tā kā, viss kārtībā, labi. Un tad viņa pievērs uzmanību tam, ka tie zīmējumi ir apļi. Un ap katru apli ir 2, 3, 4, izreiz pat 5 robežas, tādi gredzeni, kas liecina par to, ka tas cilvēks ir gatavs kā dimanta gabals un neviens viņu nekādā veidā nevar ietekmēt. Ka viņš ir pilnīgi pārliecināts par sevi un nevienu viņš nelaiž vispār klāt. Un tad ir viņam tādas, kā lai saka, tā pilnīgi tāda kristāla, tādas struktūras, tādas ģeometriskas sazīmētas, ka viņš ir absolūti pārliecināts par to, ko viņš dara, absolūti pašpārliecināts un noslēgts cilvēks. Trakākā lieta, ko viņa teica, ka tas cilvēks ir tiešām ļoti, ļoti nospriegots un uzvilkts. Un ka varētu būt, ka viņš pašārstējas ar alkoholu. Viņa teica, ka viņam vajadzētu varbūt kaut kādu tabletīti iedzert, lai viņš sevi tā nemoka. Tur bija, piemēram, arī viens arī aplis, kura vidū ir melna zīlīte. Būtībā tā ir tāda acis. Un ja mēs tagad tā skatāmies, tā varētu būt, jo vēl joprojām Ojāra Vāciešu muzejā dzīvo sieviete, kas bija savērvēta kā aģenti, lai viņam sekotu. Un tā ir tāda diezgan tāda, sevī noslēgta kundze, kas vēl joprojām negrib izvākties no tās mājas un ir rīgna uz visiem, kas tur iet gan apmeklēt muzeju, gan uz darbiniekiem. Un secinot to, ka tas ir, var sakot, nospriegot cilvēks, kurš pašārstējas ar alkoholu, nevis iedzer tabletīti, lai būtu mierīgs. Kā Ojārs jau, kā saka, nesaudzēja sevi un jaunos gados aizgāja mūžībā, un tad es sev tā poētiski nosaucu viņu par cilvēku, kurš atdeva dzīvību par dzejoļiem latviešu valodā. Jo tikpat labi viņš varēja to tabletīti iedzert, un tad jau, kas ar tiem dzejoļiem būtu, tur jau mēs varam, kā saka, minēt. Un tas ir tāds, var sakot, pats galvenais priekš manis tāds atklājums. Atklājums tas, ka es esmu pēdējos 2 Ojāra Vāciešu dzīves gadus, es jau mācījos skolā, un viņš bija pie mums uz tikšanos ar skolēniem. Ja ne 2. vai 1. klase, var sakot, tas varēja būt 82. gads. Es redzēju, bet tā ir jāsaka, lai cilvēks būtu daudzdimensionāls, tu nevar runāt par viņu tikai, var sakot, cik viņš bija lielisks dzejnieks un punkts. Jo tas, ko es atceros no viņa vizītes Jelgavas 4. vidusskolā, bija aktu zālē viņa dzeja. Nevienu vārdu neatceros, bet kaut kādu tādu, ka viņš bija, var sakot, mūsu priekšā un runāja kaut ko. Un pēc tam es stāvēju pie skolas un viņu nesa uz mašīnu. Jo viņš ar skolotājiem, var sakot, bija apspriedis. Nezinu, ko, bet kaut ko viņš bija apspriedis. Es domāju, tikpat, cik mēs esam spējīgi tikt klāt, 5. gada laika realitātei, 1905. gada laika realitātei, tur Aspazijas un Raiņa jaunība. Tam cilvēkam, kas kaut cik sāk par to interesēties, tur sāk durtiņas vērties vienas pēc otrām. Būtu interesanti, ja viņam būtu pilnīgi cita pieeja viņa dzīve vai sadzīve. Interesanti, kādu dzeju tad viņš rakstīja. Es domāju, ka vienu lielu daļu Ojāra Vācieša dzeju var brīnišķīgi lasīt, arī faktiski nezinot neko par to viņa laiku. Bet līdz galam, lai viņu saprastu, ir jāsaprot arī šis konteksts, kādā viņš dzīvoja, kādā viņš strādāja, rakstīja un radīja. Vācietis vēstulēs ir ārkārtīgi asprātīgs, daudzonīgs, ironisks, kā teikt, uzdevums skolniekiem. Kurš
ir teicis šos vārdus. Par ko? Sveiks vecais lop, sveiks dārgais cērme, vai, piemēram, apkārtvazaņķis. Tu būdams apkārtvazaņķis, sveiks prusak, vai tu par rīkli negribi. Vai man ir patīkams tās tavas neķītrības, kuras spiests esmu saņemt, bet ieraudzīt tavu stalto purnu būtu vēl dāsnāk. Jā. Un tas ir vācietis vēršas pie ziedoņa ar šādām te uzrunām. Es domāju, ka Ojārs bija 100% pārliecināts, ka viņš ir labākais dzejnieks latviešu. Bieži vien vācietis aizgāja kurlībā un mēmībā un necēla klausuli un neatbildēja nedēļu vai divas. Un tad Ziedonis mēģina viņu dabūt augšā. Klausies, tev ir jānāk, jāpabeidz savus dzejoļu krājumus, jādod tālāk māksliniekam, lai viņš var noformēt dzejoļu krājumu, bet tu nenāc. Turklāt tev ir jāiet Vefpilī uzstāties kopā ar Veltulīni vai Viju Artmani, vienalga, bet tev ir jāiet. Citādi tev no Rakstnieku savienības vispār izslēgs. Dvēseles un mēles atslogošanas labad esmu zvanījis uz tavu pili, bet atskaitot pīpī neesmu atsadzirdējis. Laikam lāpīja pasauli, bet kurzemīti tu neesi paspējis ne sačakarēt, ne atčakarēt. Bet Ojārs visu savu satīru un žulti un sāpes un arī kaut kādas sabiedriskas idejas visas pauda caur dzeju atšķirībā no Ziedoņa. Ziedonis savulaik par vācieša dzeju teica tā, ka Ziedonis uzskatīja, viņš saka, ka dzeja jātur tīra no ikdienas rūpēm un publicistikas. Mēs nerakstam dzejā kaut kādas ikdienas nebūšanas, mēs raugāmies sevī. Un tādā veidā turam dzeju tīru. Jo viņš saka, Ziedonis teica, es rakstīju publicistiku. Kurzemīti, tik un tā, tu tepatās, un tur izliku ārā savu publicistisko, savu sabiedrisko sāpi. Bet vācietis savu sabiedrisko sāpi lika iekšā savos dzejoļos. Un es padomāju, attiecīgi vācieša dzeja ir līdz ar to netik vērtīga, jo viņa ir piesārņota ar tās dienas sāpi, sabiedrisko un sociālo sāpi. Bet tad jau pēc tam, tu saproti, ka tā ir tā vērtība. Viņa dzejoļi, kaut vai šis pats dzejolis par nominatīvu, datīvu un lokatīvu, ir tur mēs arī atpazīstam vācieti. Vēl runājot par to izrādi, es sapratu, ka viņu var noķert tikai un vienīgi viņa dzejā. Viņš ir jārunā ar deksmi, ar enerģiju, burtiski sev jāuzkurbulē. Jo ja tu paņem vācieša dzejoli un lapas šķinda uz akmeņiem un sejas, un no debesis garas lietus vindas spaiņiem dzeltenīgas bēdas lej. Grūti to dzejoli uztvert tādā, bet vācietis vienmēr runāja tā. Bet to jums Andrs Keišs var vēl labāk parādīt, viņš mūzikas namā Daile to vēl labāk dara, bet lapa šķinda uz akmeņiem un sejas, un no debesis garas lietus vindas spaiņiem dzeltenīgas bēdas lej. Vai vēl labāk, ir dzeja stratosfērā un ir dzeja pļaujošā lidojumā, ir dzeja virsskaņā un cepelīniski bezskaņā. Ir dzeja stratosfērā un ir dzeja pļaujošā lidojumā un ir dzeja virsskaņā un cepelīniskā bezskaņā. Es vienmēr mūstu runājot dzeju, jo man liekas, ka tu esi vairāk kā tas Ojārs vācietis. Kā skulptūru caur pieļāvīgo mālu,
kā tikšanos ar tevi caur šo zilo un bezgalīgo rīta tālumu, es sataustu to laimi, kāda ir, kad mīlu. No jauna sākoties un atjaunojoties caur katra dzīves mirkļa nevainību un pieradušo redzēšanu, ārstējot ar nojautu un neizbēgamību, kaitinot ar savu gribu. Jā, bet viņam ir tas teksts, ka viņš tā kā tu jau zini, ka es savus dzējoļus tā izkropļoju, un pēc tam atklausoties domāju, vai tie ir mani dzējoļi vai nav, un kāds lops tos lasa. Jā. Zaļas zālītes gramatika. Nominatīvs. Es mīdu zaļu zālīti. Genitīvs. Kā zaļu zālīti? Savas pilsētas. Savu. Datīvs. Kam aug tā zālīte? Man. Akuzatīvs. Ko es mīdu? Savas pilsētas zaļu zālīti. Instrumentālis. Ar ko es to zālīti mīdu? Ar savām kājām. Lokatīvs. Kur es to mīdu? Visur, kur tieku klāt, jo man vajag taisni tikt. Vokatīvs. Tu! Tā man sacīs. Kur tu tā iedams gribi tikt un kur tu tiksi? Jā, absolūti sabiedrisks, jā, absolūti vientuļš. Jā, pilnīgs, kā saka, dropmanis, jā, absolūts askēts. Absolūts disciplinēts, pilnīgi savākts dzels gabals un alkohola piesūcināts, pilnīgi trīcošs želantīna kaut kāda kūka. Nu, viņš ir viens un otrs, viņš nav, tur. Es piekrītu, ka viņš ir nestabils, es piekrītu, ka viņš ir ciets kā Ķīnas mūris. Nu, es piekrītu visam, ko par viņu saka. Es mīlu tevi, bērnišķīgā iela, ar visu tavu izdomāto mieru, ar kilogramos sasvārstīto prieku un to, kas visām strīpām pārrauj. Es mīlu tevi tumsas antracītā un laimes lietus noraudātos logos. Mīlu dzīvi tevī, es mīlu visus vējus tavā vējā un visus ziedus tavos pieneņu ziedos. Es nezināju, ka tā mīlēt var. Es nezināju, ka var laimi sāpēt. Es domāju, ka visas sāpes smagas. Es domāju, ka visas sāpes ļaunas. Es mīlu tevi dzīvi. Sāp. Jā, beidzot sāp.